Šajā materiālā mēs runāsim par uzskatu līderiem komunikācijā. Kas ir uzskatu līderi? Paši šie vārdi nozīmē, ka tie ir tātad kādi cilvēki, kuri kaut ko pauž, kaut kādas idejas un šajā jomā ieņem noteiktu stāvokli, noteiktu autoritāti, noteiktu reputāciju, viņus ieklausās, ņem vērā un tam līdzīgi. Runa par uzskatu līderiem no vienas puses ir runā, protams, par dzīves praksi, par reāliem notikumiem, un no otras puses ir arī par zinātnes attīstību, par komunikācijas teorētisko izpratni. Šajā ziņā, runājot par izpratni, pamatā ir divi sižeti. Viens ir sižets, kas ir saistīts ar komunikācijas līderu izpratni pēc Otrā pasaules kara Amerikas sabiedrībā, Amerikas zinātniskajās aprindās, saistībā ar masu informācijas līdzekļiem, saistībā ar preses attīstību, radio attīstību, televīzijas attīstību. Otrs sižets ir jauns sižets. Tas ir sižets, kurš ir radies burtiski aizvadītajos dažos gados un balstās uz interneta sociālo tīklu izpratni, uz uzskatu līderu lomu interneta sociālajos tīklos. Amerikas Savienotajās valstīs 50. gados sociologs Pols Lazerfelds pievērsās masu mēdīju iedarbības pētīšanai. Viņš ar socioloģiskām metodēm centās noskaidrot, kā iedarbojās laikrakstu, radio, televīzijas materiāli uz sabiedrību. Jo bija tāda doma, ka atliek tikai publicēt materiālu, un tas tūlītās iedarbosies. Visi cilvēki to izlasīs, visi cilvēki noklausīsies radio pārraidi un tam līdzīgi. Pētījuma rezultātā noskaidrojās, un tas pārsteidza, protams, ļoti daudzus cilvēkus, ideologus, valsts, politikas veidotājus, zinātniekus. Ļoti ātri noskaidrojās, ka cilvēki visi nelasa, visi neklausās, taču ir lietas kursā. Lazerfelds noskaidroja to parādību, ko viņš nosauca par referento grupu lomu. Viņš noskaidroja, ka cilvēki dzīvo noteiktos kolektīvos, ražošanas kolektīvos, dažādos cita rakstura kolektīvos. Un katrā kolektīvā ir kaut kāda cilvēku daļa, jeb referentā grupa, kas dominē informācijas telpā, kas izplata informāciju, kas, protams, vispirms seko informācijas attīstībai, lasa, klausās, skatās, un pēc tam šo izlasīto, redzēto, dzirdēto informāciju izplata tālāk savā attiecīgajā kolektīvā. Šajā kolektīvā visi cilvēki var nelasīt, un lasa tikai viena daļa, taču ar to pilnīgi pietiek. Lazerfelds savos pētījumos noskaidroja, ka ir apmēram sabiedrībā ir apmēram 20% no attiecīgā kolektīva, kas vada šo darbu, kas vada informācijas izplatību un kurus var uzskatīt par uzskatu līderiem. Procenti apmēram ir 20, un šie cilvēki tātad izplata šo informāciju, un šis novērojums, šis secinājums, zinātniskais secinājums tika ņemts vērā. Tika ņemts vērā gan politiskajās konstrukcijās, gan arī reklāmas konstrukcijās, patērēšanas veicināšanā, jo saprata, ka katrā sociālajā grupā, katrā korporācijā ir jāstrādā ar šiem uzskatu līderiem. Ka nav ko censties pārliecināt visus vienlaicīgi, ka pietiek ar to, ka pārliecina tikai zināmu daļu no sociāluma. Ir vispirms, protams, jāprot saskatīt un uzzināt, kādi ir šie uzskatu līderi, un
un pēc tam ir jāstrādā ar viņiem. Literatūrā tas ir aprakstīts, pat daļliteratūrā tas ir aprakstīts, kā biznesmeņi, firmu īpašnieki strādā ražošanas kolektīvos, strādā ar šiem uzskatu līderiem, strādnieku aprindās, proletariāta aprindās kapitalistiskajā iekārtājā. Un šī uzskatu līderu teorētiskā izpratne tika ņemta vērā arī masu mēdīju darbībā. Masu mēdīji tīri psiholoģiski saprata, ka visa sabiedrība viņus nelasa. Ka sabiedrība viņus nelasa, un tas arī ir viens no tādiem psiholoģiskiem faktoriem, kas samierināja žurnālistus ar to, ka viņus visi nelasa, un ka viņus lasa tikai atsevišķas grupas, uzskatu līderi, jeb šīs referentās grupas. Otrs attīstības sižets, kā jau es minēju, ir saistīts ar sociālajiem tīkliem, un šis sižets ir radies pavisam nesen. Šeit ir šis sižets saistīts ar arī amerikāņu zinātnieka Alberta Laslo Barabaši vārdu, kurš ir strādājis arī Pentagonam, kurš ir matemātiķis un kurš matemātiskā ceļā analizē sociālos tīklus. Un runājot par sociālajiem tīkliem, viņš arī noskaidroja vairākas būtiskas lietas, kuras šodien ir ļoti aktuālas dažāda veida manipulācijās, sociālo tīklu iespēju izmantošanā gan ideoloģiskos nolūkos, gan arī komerciālos nolūkos, gan stimulējot preču patērēšanu. Ko noskaidroja savos pētījumos Barabaši aizvadītajos dažos gados? Viņš noskaidroja to, ka jebkurš sociālais tīkls ir iespējams pakļaut vadībai. Jebkuru sociālo tīklu var vadīt. Tālāk viņš noskaidroja to, ka jebkurā sociālajā tīklā ļoti liela loma arī ir atsevišķiem uzskatu līderiem. Pie tam viņš noskaidroja arī to, ka sociālo tīklu specifika ir jāņem vērā, jo katrā sociālajā tīklā ir sava specifika. Vēl ko viņš noskaidroja? Viņš noskaidroja, ka sociālajos tīklos tie skaļākie, kā teikt, sociālo tīklu satura, kontenta piepildītāji nav tie galvenie uzskatu līderi. Izrādās, ka sociālajos tīklos vislielākā ietekme ir tiem cilvēkiem, mēs par to runājām arī iepriekš vienā no mūsu sižetiem, tiem cilvēkiem, kuri izplata tālāk informāciju, kuri strādā ar informāciju, sagatavo informāciju, interpretē un nodod informāciju tālākie. Tātad kopumā ir skaidrs, ka uzskatu līderi, visa šī parādība, kuru izpētīja savā laikā Pols Lazerfelds un viņa kolēģi saistībā ar masu komunikāciju, visa šī parādība ir aktuāla arī šodien internetā. Šajās interneta subkultūrās, komunikatīvajās subkultūrās, kā varētu teikt. Jo informācijas izplatīšana notiek diezgan specifiski un var atšķirties no ikdienā pieņemtajiem priekšstatiem, kā saka, no ikdienišķās filosofijas priekšstatiem. Saprotams, ka mums noteikti ir turpmāk jāpievēršas informācijai kā tādai, informācijas izpratnei, teorētiskai izpratnei, kas vispār ir informācija. Par to mēs parunāsim nākamajā reizē. Paldies!